Labvakar, labvakar visiem! Sveicināti, darbie partneri! Sākam tieši laikā, kā ir pieņemts pie mums. Un šodien mēs ar Zani gribam jūs uzrunāt ļoti tieši, ļoti godīgi, jo mēs redzam, cik strauji aug mūsu komanda, cik daudz jaunu cilvēku ienāk, cik daudz rezultātu notiek katru nedēļu. Un tas ir apliecinājums tam, ka LifeA nav projekts, tā ir plūsma, ko mēs esam kopā ar jums atvēruši. Un tieši tāpēc šodien runāsim par sistēmu, kas palīdz komandai augt dabiski, bez hausa, bez lieka spiediena, jo jūsu panākumi tā nav nejaušība. Tie rodas no mūsu procesa. Zane ir strādājusi ar simtiem cilvēku. Es ar daudziem no jums personīgi. Mēs abi redzam vienu to pašu, kur ir plūsma, kur viņi ir sakārtot, biznesa aug bez pretestības. Un mūsu mērķis nav šodien motivēt. Mūsu mērķis šodien ir iedot jums struktūru, kas strādā arī tad, kad nav emocijas. Un tā ir atšķirības ar cilvēkiem, kurš skrien, un cilvēku, kurš veido sistēmu. Un vēl viena lieta. Mēs tojamies periodam, kad liela daļa tirgus ies ziemas miegā. Tieši tad ir laiks kļūt stiprākiem, nevis klusākiem. Tieši tagad veidot komanda. Un viņa janvārī startēs ar spēku, kamēr citi tikai modīsies. Tāpēc mēs ar Zani jūs ļoti novērtējam, un šodien mēs dodam jums instrumentus, kas ļauj stipri augt, skaidri, mierīgi, droši, un mēs esam šeit ar jums un jūsu cilvēkiem. Un mēs ejam pēc rezultātiem, nevis pēc strokšņa vai emocijām. Mūsu uzdevums ir sakārtot 3 plūsmas, kas nosaka izaugsmi, un tās 3 plūsmas ir informācija, produkts un nauda. Un tieši tagad ir īpaši svarīgi, jo pēc 20 dienām sāksies svētku sezona, kur lielākā daļa komandu pārstās kustēties. Mēs nedrīkstam apstāt. Šis ir tas periods, kas notiks februārī, martā un visā nākamajā gadā. Jo mēs sakārtotāk plūstam, tagad mēs ejam jaunajā gadā ar spēku, skaidrību un tempu. Šis ir līderu uzdevums – turēt komandu kustībā, tad, kad pārējie aizmiega. Vēlreiz atkārtošu, mani sauc Agris Čukurs, un šodien es vēlos jums parādīt vienu no vissvarīgākām biznesa patiesībām LifeA. Ja plūsma kustas, biznesa aug. Ja kaut viena plūsma apstājas, viss bremzējas. Tāpēc šis mini semināriņš nav par motivāciju, bet par mehāniku, jo mehānika strādā, un tad nav motivācija vairs vajadzīga. Šeit ir jāizskadro, ka jebkurš uzņēmums ir sistēma ar noteiktiem virzieniem, un LifeA vēl jo vairāk, jo mēs strādājam ar cilvēkiem, mēs strādājam ar uzticēšanos, ar rekomendācijām. Un kad plūsma ir tīra un sakārtota, bizness virzās pats, tāpēc mums nav jāstum, nav jāmotivē, nav jāspiež. Mūsu uzdevums ir izņemt šeit no tām vietām, kur plūsma var apstāties. Tā ir Deminga loģika. Aug tikai tas, kam netraucē augt. Pamatrāmis. Un tas ir tas, kas arī jums jānodod saviem cilvēkiem, savai komandai. Nav 15 uzdevumi, nav 30 dažādāku rīku vai instrumentu, nav hausa. Ir 3 plūsmas. Kad cilvēki redz struktūru, viņi kļūst mierīgāki, motivētāki, viņi kļūst skaidrāki. Līderu uzdevums tomēr vienmēr atgriezt visus procesus pie šiem 3 virzieniem. Jo, ja kas bremzē, tas ir kādā no plūsmām, un nav jāmeklē viņi citā vietā. Jo redziet, ļoti vienkārši paskaidrot, ja mums būtu, piemēram, laiva, un mēs gribētu viņu vilkt pa zemi, tad būtu ļoti liela pretestība, ļoti daudz spēka vajadzīgs. Mēs viņu varam nest uz pleciem,
bet mēs viņu varam laist plūsmā, pa upi, pa ūdeni. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi jāuztver, ka lielākā daļa biznesu neveiksmi, gandrīz 80% rodas nevis produkta dēļ, nevis kompensācijas plāna dēļ, bet gan informācijas hausa dēļ. Cilvēki dzird dažādas versijas, nepareizas instrukcijas, sarežģītus stāstus, un rezultātu viņi nedara neko. Tāpēc ir vajadzīgs vienots, ļoti vienkāršs informācijas standarts. Un tas ir līderu darbs nodrošināt vienu balsi. Jo, ja mēs visi runājam vienā balsī, ir daudzreiz lielākas iespējas, ka mēs tiksim ārā no hausa. Jo šeit ir jāparāda tīrība un vienkāršība. Nav jāstāst par medicīnu, skaidru produktu izskaidrojumu. Ļoti vienkārši, X39. Tas ir saistīts ar šūnu reģenerāciju. X49 – spēks un vielmaiņa. Aions ir iekaisumi un stress. Glutations – aizsardzība un imunitāte. Silent nights – labam miegam. SP6 – vielmaiņai. Īsti skaidri, bez maģijas, bez medicīniskās sarežģītības. Nav jārāda maģija. Produkts darbojas, jo aktivizē ķermeņa mehānismus. Punkts. Ja partneri nesaprot produktu vienkārši, viņi neprot to nodot tālāk. Izskaidrot katru produktu vienā teikumā, bez liekiem piebildēm. Parādi, ka vienkāršībā šeit ir spēks. Nākošais. Cilvēkiem jāzina ļoti konkrēti, kā sākt, kura paka ir loģiska. Piemēram, testa paka core, ko mēs saucam, 3 iepakojumi, 180 apjoms. Ģimenes paka advance, 6 iepakojumi, 300 punkti. Perspektīvā paka advance plus 11 iepakojumi, 500 punkti. Un tad vēl ir biznesa paka premium, 20 iepakojumi, 775 punkti. Ļoti svarīgi paskaidrot, ko nozīmē ikmēneša aktivizācija, ko darīt pirmajās 7-30 dienās. Jo, ja šī plūsma ir skaidra, cilvēki nenojūg. Viņiem ir skaidrība, ko nozīmē referālais bonus, ko nozīmē līmeņa bonus 3, 5, 7%, ko nozīmē, kā viņu iegūt, kā paaugstināt pakas. Ir svarīgi pateikt, nav filozofijas, nav emociju, ir tīrā mehānika. Un tas atvieglo darbu, tas rada drošību, bez liekiem vārdiem, bez filozofijas. Tikai skaidri, ko darīt un kāpēc to darīt. Ja struktūra veids 5 atšķirīgas mācīšanas pieejas, tad tā vienkārši sabrūk. Jāparāda, ka komandas spēks ir vienotā komunikācijā. Piemērs. Tie paši vienotie skripti, vārdi, ko mēs pasakam, tie paši vienotie protokoli, tā pati secība, jo tas ir duplikācijas pamats. Tā rodas stabils un paredzams bizness. Ja 5 līderi sniedz atšķirīgu informāciju, struktūra vienkārši sabrūk. Vajadzīga viena balss, tie paši teksti, tie paši skripti, tā pati loģika, kā mēs viņu pasniedzam. Šeit jāizskaidro, ka LifeWay ir produkta bizness, nevis motivācijas bizness. Ja partneris saņem rezultātu, viņš paliek. Ja viņš nesaņem atbalstu, viņš aiziet. Pieejamība un regulāri pasūtījumi, atkārtot pirkumi, abonementi, punktu aktivizācija, rekomendācijas citiem, tas viss ir spēka avots, tas ir atkārtotos pasūtījumos, nevis vienreizējos darījumos. 3 elementi – pareizs starts, regulāra piegāde un kombinācija pēc cilvēka vajadzības. Un šeit jāliek akcents – atkārtotie pasūtījumi ir biznesa sirds. Nākošais – nauda norāda, ka sistēma strādā. Ja ienākumi stāv uz vietas, tas nav par cilvēku spējām, bet par plūsmas traucējumu. Paskaidro, ka svarīgi ir pareizi starti, godīga komunikācija par ienākumiem un stabils apjoms. Cilvēki novērtē patiesību.
nevis solījums par ātru peļņu. Core starts, advance optimālais sākums, premium līderu sākums. Tā nav manipulācija, tā ir strukturizēta biznesa loģika. Jo, ja iesācējs jūt rezultātu, viņš paliek un rada apgrozījumu. Ja viņš apmaldās, viņš vienkārši aiziet prom. Nedod uzreiz 10 produktus, dod vienu, varbūt 3, un dod konkrētiem mērķiem. Miegs, sāpes, enerģija, āda, imunitāte, hormonu līdzsvars, sports. Cilvēks pats pateiks, kas viņu uztrauc. Tas padara klientu ceļu ļoti vienkāršu un saprotamu. Demīga princips. Šeit jāpastāsta, ka līderu uzdevums nav darīt daudz. Līderu uzdevums ir identificēt vienu galveno problēmu un novērst tieši to. Katru mēnesi likvidēt vienu galveno šķērsli. Tad šis mezgls pazūd un viss bizness sāk strauji kustēties. Tas rada efektivitāti, mieru un prognozējamību. Šis ir noslēguma rāmis būtībā šim mini semināram. Kad informācija, produkts un nauda kustas vienotā virzienā, komanda kļūst stabila, cilvēki jūtas droši un ienākumi kļūst paredzami. Un tas ir pretstats hausam un galvenais emocionālam tīkla biznesam. Jo emocionālais tīkla biznes nenozīmē tīkla biznesu. Tas tiek būvēts nevis pēc mehānikas, nevis pēc sistēmas vai procesa, bet gan uz emocijām, impulsivitātēm, sajūtām un haotiskām motivācijām. Tas ir pretstats strukturētai, loģiskai un dublējumai biznesa izbūvēi. Cilvēki stāsta produktu emocionāli, nevis sistemātiski, pārspīlē, piekrāso vai sola zilus brīnumus. Partneri strādā, kad ir iedvesma. Viņi nestrādā pēc procesa. Komunikācija ir haotiska. Katrs stāsta kaut ko savu. Ja nav emociju, tad nav darbību. Tātad ir jāuzpumpē šīs emocijas. Biznes nebalstās uz faktiem vai plūsmām, bet uz sajūtām un garastāvokli. Bet šodien man ir garastāvoklis, šodien es kaut ko darīšu, rītdien man nav. Iedomājieties tādu momentu, ja jums pašiem būtu sevi jāpieņem darbā. Laikam jūs ļoti ātri tādu cilvēku atlaistu, ja? Tāpēc nav ilgtspējas. Tad sabrūk biznes pie pirmajām grūtībām. Vienā teikumā varētu pateikt, emocionāli tīkla bizness ir haotisks, nestabils tīkla bizness, kas balstās uz emocijām, nevis mehānismu vai sistēmu. Un šeit jāpasaka, mēs neveidojam projektu uz dažiem mēnešiem, mēs veidojam sistēmu uz gadiem, uz daudziem gadiem uz priekšu. Un tagad pats svarīgākais. Pēc 20 dienām sāksies svētku sezona. Lielākā daļa tirgus apstāsies. Lielākā daļa komandu ieliks biznesu pauzē. Tieši tāpēc šis ir mūsu brīdis. Tie, kas kustas decembrī, startē janvārī no pilnīgi cita līmeņa. Tie, kas tur tempu, kamēr citi aizmieg, kļūst par nākamā gada līderiem. Laifē nav skrējiens, tā ir plūsma. Un līderis ir tas, kurš saglabā plūsmu tieši tad, kad pārējie zaudē. Tāpēc mēs turpināsim strādāt, turpināsim runāt ar cilvēkiem, turpināsim sakārtot sistēmu, turpināsim ievest jaunu enerģiju komandā. Ja mēs to izdarīsim tagad, tad mūsu šīs gads, 25. gads, būs izrāviens.
Mūsu spēks nav emocijās, mūsu spēks ir mehānismā, disciplīnā un plūsmā. Un šodien mēs par šo plūsmu arī runājam, un mēs šodien viņu ieslēdzam. Tā kā droši pievienojoties tiem, kas ir plūsmā, jo Lifeway ir plūsmu uzņēmums. Ja ir noregulēts 3 plūsmas - informācija, produkts un nauda, komanda aug dabiski. Partneri jūtas droši, klienti saņem rezultātu. Tīkls kļūst stabilāks, stabilizētāks. Pārdošanas rodas pašas no sevis, ienākumi kļūst prognozējami. Tu veido nevis tīkla projektu, bet dzīvu un stabilu sistēmu, kas strādā bez lieka trokšņa, bez spiediena. Jo tavā biznesā pastāv 3 plūsmas - informācijas plūsma, produkta plūsma un naudas plūsma. Nu, ko šis modelis dod taviem Lifeway biznesam? Šis modelis novērš hausu un dod prognozējumu izaugsmi, stabilus atkārtots pasūtījums, iesaistīt komandu partnerus, kas saprot savus soļus, strādājošs, dublējošs process, bez izdegšanas, dod spēcīgu līderību, jaunu klientu plūsmu, reāls ienākums. Tu pārstāji stumt biznesu, bizness sāk plūst. Un šeit ir šī milzīga atšķirība. Tāpēc es pateicos jums par šo iespēju īsā brīdī, īsā laikā jums paskaidrot to. Tas aizņēma apmēram 15 minūtes. Redziet, nav nemaz tik grūti sarežģītas lietas pārvērst ļoti vienkāršās vietās, saprotamās lietās.